Mēs turpināsim ar sociālo dienestu vadītāju loma un kompetences sociālo dienestu kvalitatīvai attīstībai. Un šī loma tika minēta arī daudzās iepriekšējās prezentācijās. Tāpēc tagad pieķersimies īpaši, redz, ko Gitāna ir gatava. Gitāna Dāvidsona un Lauma Brikšāne no SIA ODA, vadošās ekspertes, par kādas ir tās nepieciešamās sociālo dienestu vadītāju lomas un kompetences, lai izpildītu visu, ko no šiem dienestiem prasa. Aplausi Gitānai pagaidām. Paldies! Es vispirms vērsīšos pie Andra Bērziņa. Kā redzams, diemžēl, Griņš stāsts nav noslēdzošais pirms diskusijas. Būs vēl viena mana un kolēģis prezentācija par sociālo dienestu vadītājiem. Un es šobrīd lūkšu pacelt roku tiem, kuri ir vadītāji savās darba vietās. Paldies! Ir neliels pulciņš, tā proporcija apmēram 10 pret 90, un kur jūtās kā vadītāji. Ļoti labi, ka daži no tiem, kas nepacēla rokas iepriekš, pacēla tagad, jo lielā mērā tiešām šis stāsts būs veltīts vadītājiem, tiem, kas jūtas, tiem, kas ir vadītāji, bet es domāju arī tiem, kas ir darbinieku lomās, tas varētu būt interesanti. Un manu stāstu pavisam īsi varētu izteikt vienā teikumā, un tad es varētu dot vārdu kolēģei Laumai un ķerties pie diskusijas, ja tā teikt, ātrāk pabeigt šo visu. Un tas ir, ka cilvēki, darbinieki ir patiešām svarīgākais resurss jebkurā organizācijā. Un es domāju, ka jūs šo esat dzirdējuši daudzkārt, un varbūt kādam pat arī šī frāze jau liekas tik novazāta, ka izraisa pat dusmas, bet to varētu atkārtot neskaitāms reizes. Un arī par to es šodien tiešām vēl mudināšu jūs aizdomāties gan ar datiem, gan arī balstoties uz jūsu katru personisko pieredzi. Un kāpēc par to varam runāt, un arī mēs runāsim? Jo faktiski mana pieredze vairāk kā 25 gadus ir saistīta tieši ar cilvēku vadību, ar vadītāju attīstību, ar vadītāju kompetenci vērtēšanu, vadītāju attīstību. Un arī mēs esam šeit tieši tādēļ, ka kopā ar Eviju Eglīti un kolēģiem no SIA projektu un kvalitātes vadības bijām iesaistīti sociālo dienestu kvalitātes vadības moduļu izstrādē, un konkrēti šodien vairāk pastāstīsim par to, ko tad sagaidām no sociālo dienestu vadītājiem. Bet atgriežoties pie tā, ar ko es sāku, ka cilvēki ir pats svarīgākais, es gribu patiešām jūs mudināt aizdomāties par to, ka jā, mēs runājam par kvalitāti, runājam par kvalitātes vadības procesiem, vispār par procesiem, par komandām, par informācijas sistēmām un par to, cik svarīgi ir arī šobrīd tiešām dažādi digitālie risinājumi. Bet tam visam nav jēgas, vai tā visa nebūs, ja nebūs cilvēku, kas šo darbu dara. Bet arī ar to ir vien par maz, jo varbūt cilvēki, bet cilvēkiem var nepatikt tas, ko viņi dara. Cilvēki var būt pat neapmierināti ar to, ko un kā viņi dara. Un arī tad tā kvalitatīvā rezultāta nebūs. Un es gribu šobrīd jūs ievest nelielā tādā stāstā, kas sauc darbinieku iesaiste. Un tas, ko jūs šeit redzat, ka patiesībā tie darbinieki, tie cilvēki sociālajos dienestos, citās organizācijās un iestādēs un uzņēmumos, kas ir iesaistīti, viņi faktiski demonstrē visas tās pazīmes, ko mēs gribam, ko mēs sagaidām no kvalitatīva pakalpojuma. Un kvalitatīva darba. Tātad viņi ir aizrautīgi, viņi ir inovatīvi, viņi ir gatavi patiešām nākt klajā ar idejām. Un tas, kas ir ļoti būtiski, arī Andris Bērziņš savā prezentācijā minēja, ka viņi ir gatavi izdarīt vairāk nekā amata aprakstā ir rakstīts. Un viņi neuzdod šo jautājumu, bet man tas šeit amata aprakstā nav ierakstīts.
Un tad ir otra daļa darbinieku, kuri ir neiesaistīti vai aktīvi neiesaistīti, kas faktiski, un es domāju, mēs katrs arī zinām tādus cilvēkus, kur patiešām nāk uz darbu un strādā to darbu tāpēc, tāpēc, ka ir jāstrādā, tāpēc, ka nauda kaut kā ir jāpelna. Varbūt šī ir vienīgā darba vieta, kur viņuprāt viņi var būt iesaistīti. Bet viņi faktiski neizdara tiešām tikai to, ko no viņiem prasa, un dažkārt varbūt mazāk, un ar vienu aci vai pat ļoti aktīvi skatās un izzina citas iespējas, varbūt, ka tomēr parādās kāda cita darba iespēja, un es varētu iet kaut kur citur. Savukārt šie sarkanie vai aktīvi neiesaistītie, līdztekus neiesaistītiem, vēl ne tikai dara tikt pēc minimālās programmas, bet arī ir vēl šie burkšķi, īdētāji un vēl dažādi citādi darbinieki, kurus mēs varētu nosaukt par toksiskiem darbiniekiem, jo viņi arī skaļi deklarē to, kā viņiem šeit nepatīk un ka pie pirmās iespējas, ja viņi varētu iet prom, tad viņi arī šeit nestrādātu. Un jā, varbūt jūs teiksiet, ka sociālajos dienestos tādu cilvēku nav, ka viss strādā lielas, augstākas misijas vadīt, bet es tomēr gribētu teikt, ka, un mana pieredze liecina, ka šādi cilvēki tomēr ir, un tāda ir katrā organizācijā. Iesaiste. Kas tas ir? Kā par to domāt? Šajā slaidā ir labās un sliktās ziņas, un jāsaka tā, ka, diemžēl, slikto ziņu ir vairāk kā labo ziņu. Mēs redzam, ka kopumā pasaulē situācija ar darbinieku iesaisti nav pārāk pozitīva. Nedaudz labāk ir ASV un Kanādā, kur apmēram 1/3 darbinieku ir iesaistīti. Mēs redzam arī, ka Eiropā, salīdzinot ar šīm citu valstu grupām, rādītāji ir vissliktākie. Un varbūt vienīgā labā ziņa šajos skaitļos ir, ka Latvija, kā redzat, uz vismaz Eiropas vidējā fona ir daudz labākā situācijā, līdzīgi kā Lietuva un Igaunija. Un te es atļautos izteikt tādu minējumu, ka tas patiešām ir tāds postpadomju čaklums, ja? Vai tiešām postpadomju atstātais mantojums, kādēļ cilvēki tomēr ir daudz vairāk iesaistīti darbā un turas pie šīs darba vietas. Ja runājam par to, kāpēc par to vispār svarīgi runāt, jūs jau redzējāt šos te rādītājus, cik svarīgi un kā mainās darbinieku uzvedība, ja viņi ir iesaistīti, bet ir arī vēl virkne aspektu, kā atkarībā no iesaistes mainās arī cilvēku tāda kopējā dzīves kvalitāte un noskaņojums. Un to jūs redzat šeit, ka, piemēram, darbinieki, kuri ir neiesaistīti vai aktīvi neiesaistīti, viņi daudz biežāk, daudz lielākā mērā piedzīvo dažādas šīs te destruktīvās emocijas, ko jūs redzat, stress, satraukums, arī skumjas. Ļoti interesanti, jūs redzat arī, ka neiesaistītie darbinieki piedzīvo nedaudz vairāk arī vientulības sajūtu. Un tas ir patiešām diezgan zīmīgi, jo mēs zinām, ka darba vietā mēs arī veidojam draudzīgas, koleģiālas attiecības, un darba vietās arī nereti izaug draugu loks. Savukārt neiesaistītie vai aktīvi neiesaistītie darbinieki ir daudz vientuļāki, jo viņiem arī darbā daudz mazāk ir draugu. Un pretēji, runājot par pozitīvām emocijām, mēs redzam šo te apgriezto situāciju, ka iesaistītie cilvēki, iesaistītie darbinieki ir daudz atraisītāki vai dzīvāki, enerģiskāki, uzplaukušāki, un viņi arī piedzīvo vairāk prieka. Varbūt šeit tie rādītāji nav tik krasi atšķirīgi starp neiesaistītiem, bet rezultāti runā paši par sevi. Un šajā brīdī es mazliet gribu apstāties ar šiem skaitļiem un datiem no pētījumiem un mazliet mudināt padomāt par jums pašiem. Un šeit pa vidu starp to kameru novilksim tādu demarkācijas līniju, un šobrīd es lūkšu zāles no manas kreiso pusi padomāt par savu labāko vadītāju, kāds jums ir bijis vai ir joprojām.
Ja, vienkārši padomājiet, mēģiniet atsaukt prātā, jums skaļi nav jāsaka, vai tas ir bijušais vadītājs, esošais vadītājs, bet uzdodiet sev šo jautājumu, kā jūs jutāties vai kā jūs jūtaties šī cilvēka klātbūtnē. Ja, kādas emocijas, kādas sajūtas šie cilvēki jūsos rada. Un savukārt zāles labā daļa padomājiet par sliktāko vadītāju, kas jums ir bijis. Vai varbūt šobrīd ir kāds cilvēks, ko jūs uzskatāt, ka viņš nav pārāk labs vadītājs. Un padomājiet par to, kādas sajūtas tas jūsos rada. Un es lūkšu šobrīd zāles kreiso daļu ar īkšķīti parādīt tādu to kopējo emocionālo fonu, kur īkšķītis uz augšu ir ļoti, ļoti labi, īkšķītis uz leju slikti. Ja, lūdzu, paceliet, domājot par labāko vadītāju. Augstāk. Jā, vairāk redzam, paskatieties, mēs redzam, ka vairāk tas īkšķītis tomēr turās uz augšu. Un tagad paceliet, lūdzu, īkšķīti tie, kas domāja par sliktāko vadītāju. Jā, vai ne? Mēs redzam, ir tas īkšķītis vairāk virzās uz leju. Un kas tad ir kopīgs vadītājiem un darbinieku iesaistē, vai labiem vadītājiem un darbinieku iesaistē? Atkal atgriežoties nedaudz pie datiem un faktiem, mēs redzam, ka patiesībā tiešām iesaistīti darbinieki vide, kurā strādā un kas rada šo darbinieku iesaisti, ļoti atšķirās tiem darbiniekiem, kas ir iesaistīti un kuri nav iesaistīti. Jo, piemēram, iesaistītie darbinieki saka, ka darbā viņiem ir iespējas attīstībai un izaugsmai, ka ir kāds cilvēks, kurš par viņu attīstību rūpēs un iestājas, ka arī vadītājs izrāda rūpes par to, kā es jūtos darba vietā, ar mani runā, kā man veicas darba vietā. Un jūs redzat, ka šie procenti ir drastiski atšķirīgi iesaistītiem un neiesaistītiem darbiniekiem, jo uzvedības un rīcības darba vietās patiešām ir krasi atšķirīgas. Un aiz šiem visiem raksturojumiem stāv vadītājs. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka lielā mērā šīs pazīmes šajā uzskaitījumā minētie raksturojumi ir vadītāja rīcība, vai vadītāja veidota vide, vai vadītāja veidota komanda. Kādēļ mēs jūtamies iesaistīti, mums ir sajūta, ka par mums rūpēs un tam līdzīgi. Un atgriezīsimies pie labajiem un sliktajiem vadītājiem. Un šobrīd tie, kas domāja par savu labāko vadītāju, padomājiet un atkal ar pirkstiem parādiet ballēs, cik lielā mērā jūs šī cilvēka vadībā bijāt vai esat gatavi izdarīt vairāk nekā no jums ir prasīts. Paceliet rokas. Ja, un pat neskaitot tos paceltos pirkstus, mēs redzam, ka rokas ir paceltas abas, kas nozīmē, ka tas ir vairāk nekā 5, un pat lielākā daļa rāda 10. Un tagad paceliet lūdzu tie, kas domāja par savu sliktāko vadītāju. Kādā mērā jūs esat gatavi vai bijāt gatavi izdarīt vairāk nekā jums prasīt, no jums prasa? Daži jā, arī pat ir daži 10, bet faktiski vai ne paceļās viena roka un varbūt daži pirksti. Un es domāju, ka šī mūsu personiskā pieredze patiešām parāda to, kāpēc tēma par vadītājiem, par vadītāju kompetencēm, par vadītājiem kā vides veidotājiem savās organizācijās un iestādēs ir svarīgi runāt arī kvalitātes vadības kontekstā. Un es došu vārdu kolēģei Laumai par to pastāstīt tālāk vairāk. Paldies, Gitāna. Te mēs redzam pierādījumu, ka tu tiešām esi garāka par mani. Mikrofons ir jāpielāgo. Es gribu pastāstīt par pieeju, kā vadītāji var pārliecināties, ka tas, ko viņi dara, veido pozitīvu ietekmi uz darbiniekiem. Un tas ir stāsts par kompetencēm. Un es gribu arī atgādināt, ka
reku 70% liela ietekme ir. 70% liela ietekme, un gribu atgādināt, ka organizāciju vadībā, organizāciju attīstībā mēs runājam par kompetencēm, kā par zināšanu, prasmju, attieksmi un personības īpašību kopumu. Tas nav tas, ko mēs dažkārt dzirdam, kā mans bērns, kurš pagājušajā nedēļā, kad es lūdzu viņam iznest miskasti, viņš teica, paga, šonedēļ tas ir māsas kompetencē. Tas nav tas, tas ir šis zināšanu prasmju kopums, kas nosaka efektīvu darba pienākumu izpildi. Un, ja amata pienākumi ir tie, kas pasaka, kas vadītājiem ir jādara, tad kompetences runās par to, kā mēs to darām. Un vispirms īsi vēlos pastāstīt par to, kā mēs nonācām līdz sociālo dienestu vadītāju kompetencēm, tad pastāstīšu, kas tad tās bija un nobeigšu ar to, ko ar tām darīt. Tad nonācām pie šīm kompetencēm jau iepriekš Evijas stāstītā un Gitānas pieminētā projekta ietvaros, kurus sākotnēji gan intervijās pārunājām ar sociālā dienesta vadītājiem pašiem, kas tad ir viņu ikdienas izaicinājumi, kas ir viņu ikdiena. Vaicājām aptaujā jautājumu par to, kas viņuprāt ir būtiskās kompetences. Apspriedām to arī, ja raudzījāmies uz citu valstu pieredzi sociālā darba vadības kompetenču noteikšanā, kur starp citu zīmīgi, ka daudzas valstis runā par to, ka savā ziņā vadītāji un līderi sociālajā darbā ir pilnīgi ik viens. Neatkarīgi no tā, vai amata nosaukumā ir vadītājs vai tā nav. Un noslēgumā mēs šo priekšlikumu apspriedām arī ar Labklājības ministrijas ekspertiem. Un rezultāts ir bagātīgs, bet nesabīstieties. Mēs tā teikt soli pa solim iziesim tam cauri. Un tad redzat, ka šajā sociālā dienesta vadītāju kompetenču kopumā ir divu veidu kompetences. Mēs varam runāt par vadības profesionālajām kompetencēm, kas faktiski ir ar sociālā darba jomu, ar sociālā dienesta kā organizācijas vadīšanu saistāmas zināšanas prasmes. Varam teikt arī, ka tās ir zināšanas prasmes, kas runā par vadību kā profesiju. Un tad uz šī gaišākā fona vispārējās vadības kompetences, tad caurviju kompetences, zināšanas prasmes, kas ir nepieciešamas vadītājiem. Un īsi pakomentējot tos lielos kompetenču virsrakstus, kas tur parādās, tad redzam, ka pirmais, kas ir šajās vadības profesionālajās kompetencēs, ir darbinieku un komandas vadība. Proti, kā vadītājs strādā ar cilvēkiem, kā vada cilvēkus. Darba snieguma vadība runā par to, kā vadītājs strādā ar uzdevumiem, kā panākt rezultātu. Un iestādes vadība un attīstība savukārt ir par to, kā vadītājs vada organizāciju. Un šie ir trīs dažādi un pilnīgi noteikti visi vajadzīgi līmeņi. Un noslēdzošā kompetence šajā grupā runā par izpratni, par sociālā darba būtību, par sociālajiem pakalpojumiem, par darba metodēm un arī par juridiskā darba iemaņām un normatīvu aktu pārzināšanu, jo, kā mēs dzirdējām, likumi mums ir visriņķī un bez tiem ir kaut kā jāgrozās un jāvingro, lai ar tiem tiktu galā. Vispārējo kompetenču grupā, kā redzat, ir faktiski tādas pamatlietas, bez kurām mēs arī nevarētu iedomāties šo otru grupu. Ja pirmkārt tā ir ieinteresēto pušu vadība, ar kuru es ceru jūs sirsnīgi nodarbojaties kā izpauzēs šobrīd. Un stāsts par to, kā mēs veidojam, uzturam attiecības ar tiem, ar ko mēs strādājam kopā gan mūsu organizācijā, bet vēl jau būtiskāk arī citās, kā risinām konfliktus, ja tie rodās. Tas ir stāsts par komunikāciju, jo mana cieša pārliecība ir tā, ka faktiski vadītāja galvenais darba rīks ir saruna. Saruna, jūs noteikti zināt, arī sociālajā pakalpojumā tas ir viens no būtiskiem kvalitātes elementiem, kāda ir šī saruna. Un patiesībā arī par kompetencēm. Lai kompetences būtu jēgpilnas, tie no jums, kas ar tām ir saskārušies, ir jābūt šai sarunai starp vadītāju un darbinieku. Jo, ja mēs kompetences, piemēram, vērtēsim vienkārši atķeksējot kādos lodziņos, no tā nebūs nekāda labuma. Un tā ir šī komunikācija. Tad ir domāšanas prasmes. Jūs varbūt teiksiet,
Kā? Tas taču ir tik pašsaprotami. Protams, ka vadītājiem ir jādomā, un jums būs taisnība. Bet tas triks ir tajā, ka vadītāja lomā domāšana ir nepieciešama tādā līmenī un tādā daudzveidībā, lai tās problēmas, ko organizācija līdz vadītājiem nav varējusi atrisināt, lai vadītājs spētu šo domāšanu izmantot tādā līmenī. Un noslēdzošais, bet nemaz svarīgākais ir sevis vadīšana. Kā sevi vadīt, attīstīt un būt ar to piemēram pārējiem kolēģiem. Darbā ar kompetencēm ir arī svarīgi, ka visi, kas tās izmanto, zina, ko mēs saprotam ar katru no šīm kompetencēm. Un tāpēc tur ir šie krāsainie ķieģelīši, kas paskaidro, kādi aspekti veido katru kompetenci. Kāpēc tas ir svarīgi? Iedomāsimies reālu situāciju. Ir atlases konkurss uz iestādes vadītāju amatu, ir 2 kandidāti, piemēram, Līga un Jānis. Un, jūs tagad mēģināt pieņemt lēmumu atlases komisijā, kur izvēlēties. Un kāds no komisijas saka, Jānim ļoti labi šī kompetence. Viņš ar visiem prot labi sarunāties un vispār viņš visiem ļoti patīk. Un cits saka, paga. Jānis visu pats dara, sēž caurām naktīm, darbinieki neko neattīstās. Līgai gan tā ir laba kompetence. Viņa prot deleģēt, un tad viņa vēl puķis atnes uz biroju, rūpējās par vidi. Viņa arī pasākumus darbiniekiem organizē. Ir 2 dažādi komentāri par šo kompetenci, darbinieku un komandas vadību. Kā salīdzināt? Kā izvēlēties, kurš ir īstais? Un, ja mēs paraugāmies uz šo piemēru, uz šiem mazajiem ķieģelīšiem, mēs redzam, ka, piemēram, par darbinieku motivēšanu mēs faktiski neko pat neesam dzirdējuši. Mēs nezinām ne Līgu, ne Jāni, kā viņiem iet ar to. Mēs arī tāpat nezinām par vienlīdzības un taisnīguma principiem. Jā, mēs zinām, ka Līga veido pozitīvu fizisko darba vidi, arī komandu saliedē. Par darbinieku iesaistīšanu neko daudz nezinām, par interešu aizstāvību arī nē. Faktiski vēl zinām, ka Jānim ir problēmas ar darbinieku attīstīšanu. Un tas labums no kompetencēm ir tāds, ka faktiski mums ir struktūra, kā mēs varam, piemēram, šādā situācijā 2 kandidātus salīdzināt, kā mēs varam par to domāt, lai šis novērtējums būtu korekts un pietiekami arī objektīvs. Kas vēl ir būtiski, ka šis kompetenču ietvers sociālā dienesta kontekstā faktiski ir attiecināms uz visu vadību kopumā. Proti, ir lieliski, ja visi aspekti piemīt visiem darbiniekiem, visiem vadības darbiniekiem, gan iestādes vadītājiem, gan vietniekiem, bet ir pilnīgi nozīmīgi un ļoti kritiski, ka katrs no šiem aspektiem piemīt vismaz kādam. Jā, mēs, protams, vēlamies, lai mēs visi vadītāji prot sevi vadīt un lai mums būtu šīs domāšanas prasmes, bet ir būtiski, ja, piemēram, es saprotu, ka mūsu iestādē ir problēmas ar pārmaiņu vadību un tādas problēmas, šīs kompetences ir jāpilnveido visiem, tad to pilnveido vismaz kāds no vadības komandas. Papildus šiem ķieģelīšiem, šiem definētajiem aspektiem, faktiski katrai kompetencei tika izveidot arī tāda definīcija, kas raksturo šos kompetenču aspektus. Vienu no piemēriem jūs redzat uz ekrāna, un pilns tas kompetenču modelis ir atrodams Labklājības ministrijas mājaslapā, un ja jūs šo prezentāciju pēc tam saņemsiet, jūs arī varēsiet to atrast. Bet tas nav tas būtiskākais, jo kamēr tās kompetences dzīvo mājaslapā, ziniet, viņas tur arī var dzīvot un nekādas jēgas no tā nevienam nav. Jautājums, ko ar tām darīt? Un, kā jau dzirdējāt stāstā par Jāni un Līgu, tad tās var būt lielisks palīgs atlasē, kur tās var būt kā vērtēšanas kritērijs. Protams, kā atlasē jūs nevērtēsiet visas kompetences, jūs izvēlēsieties 2, 3 būtiskākās. Cits veids, nākamais veids, kā var izmantot kompetences, ir vērtēšanā, darba snieguma vērtēšanā, kur tas var būt gan daļa no darba snieguma vērtēšanas, kur vērtē gan sasniegtos mērķus, rezultātus, gan arī to, cik labi vadītāji parāda šīs kompetences, kā tas ir, piemēram, nevis sistēmā. Starp citu, cik daudzi no jums vērtējat kompetences, kuriem ir sarunas par kompetenču vērtējumu?
1, 2. Aha. Ir ļoti labi. Man prieks par to. Noteikti vaicājiet šiem cilvēkiem pēc tam, kā to izmantot. Daži arī noskurinās. Tā varbūt arī nav tā labākā pieredze. Un tāpēc ir liela noteikti vadītāja loma to par tādu pozitīvu izvērst. Bet kompetences var vērtēt arī ārpus darba snieguma, lai noteiktu stiprās puses un attīstības vajadzības. Un šajā kontekstā gribu mest jau tiltu uz attīstību, proti, ka kompetenču vērtējums ir tas, kas mums ļauj noteikt mērķtiecīgi šīs attīstības vajadzības. Jo kompetenču vērtēšana nav pašmērķis. Un iedomājieties, ja es esmu iestādes vadītājs un manis atnāk vietniece un saka, Klau, reku man atsūtīja foršu piedāvājumu mācībām par argumentācijas mākslu un apstiprina lūdzu. Tad es aizēju atpakaļ uz to kompetenču sarakstu un paskatos paga. Argumentāciju mēs vienmēr varam mācīties, bet man liekas, tev tomēr jau ir diezgan labi šis padodas, bet es redzu, ka neviens no mūsu vadības komandas nav pietiekami labs eksperts sarunu un diskusiju moderēšanā. Un šis modelis, šis ietvers parāda, ka reku ir citas vajadzības, kurām ir būtiskāk veltīt mūsu resursus. Ja, un tas palīdz arī argumentēt kādreiz to vai citu lēmumu. Un šī var būt viena atbilde arī uz Dacas jautājumu par to, kā novērtēt mācību rezultātus. Jo, ja mēs kompetences novērtējam pirms mācībām un, piemēram, esam apmeklējuši programmu ieinteresēto pušu vadībā un pēc tam veicam kompetenču vērtēšanu 3 mēnešus pēc mācībām, tad mēs varam salīdzināt un konstatēt, ir bijis kādas izmaiņas vai nav bijušas kādas izmaiņas. Bet, ko vēl varbūt pie vērtēšanas gribu pirms ko tālāk pateikt, ka tas nenozīmē, ka mums ir jāvērtē jebkurā brīdī viss šis plašais saraksts. Pirms mācībām, piemēram, mēs varam vērtēt tikai vienu kompetenci vai pat varbūt tikai pāris aspektus no šīs kompetences. Arī ikgadējā vērtēšanā būs jēdzīgāk un noderīgāk, ja vērtēsiet, piemēram, 4 šogad un 4 nākamajā reizē, nevis visu uzreiz, jo mērķis nav nogurdināt, mērķis ir radīt tādu struktūru patiesi jēgpilnai sarunai. Bet tagad gan, ko tālāk? Droši vien jautājums jums katram pašam, ko es aicinu šobrīd pārdomāt, kā jūs varat izmantot vai šīs kompetences, vai iespējams jums ir arī kādas savas izstrādātas kompetences jūsu organizācijās, jo atceramies, ja tās būs mājaslapā, tām nebūs nekādas jēgas. Bet, ja tās nebūs mājaslapā, tās ir laba struktūra jūsu kā vadītāja darbam. Un mums ir arī dažas idejas, ko jūs varat darīt, un viena no tām idejām ir, piemēram, noorganizēt sarunu jūsu vadības komandā par to, vai tas, kā jūs šobrīd izmantojat kompetences, vai tas ir jēgpilni, vai tas ir noderīgi, vai sarunas notiek. Vai jūs varat veikt, tā teikt, atklātu sarunu pašam ar sevi pie tējas tases vai kādas citas tases un pavērtēt paši savas kompetences. Vai jūs varat pārliecināties, ka, piemēram, atlases procesā jūs zināt, ko jūs saprotat ar tām kompetencēm, ko jūs esat ierakstījuši sarakstā. Vai varbūt ir kāds cits variants. Un zinot to, ka mūsdienās mēs par daudz sēžam, es gribu arī mazliet jūs pakustināt. Un es gribētu, lai jūs tagad skatoties uz šo sarakstu un varbūt ar to 4., ko jūs esat savā prātā izdomājuši kaut ko citu, nobalsojiet. Ko tālāk, ko darīsim ar kompetencēm? Kurš par pirmo? Es aicinu piecelties kājās tie no jums, kuri uzskata, ka jūsu iestādē, organizācijā būtu vērts aprunāties, atkārtot, pārunāt, ko daram ar kompetencēm. Var pa visiem balsot? Var katreiz celties kājās? Aha. Tā, ja jūs esat vairāk no vienas organizācijas, jūs jau varat tad samāties, ja, pamāt. Ir vērts par to parunāt. Paldies! Kurš no jums ir gatavs un kurš gribētu vērtēt savas kompetences, pavērtēt savas kompetences, paskatīties, kas tad man kā vadītājiem padodas? Super!
Super. Mēs varam arī dot cilvēkiem atgrieznisko saiti, kas īstenībā ļoti palīdz vērtēšanā. Lauma, daudz populārāks noteikti būtu veikt savas vadības kompetenci pašnā. Aha, kurš grib savus vadītājus novērtēt? Valdis, es saprotu uzreiz, un vēl kāds? Atvainojiet, ja. Es domāju, ierosināt darbiniekiem novērtēt mani. Ļoti labi par atlasi. Kurš grib noteikti pārliecināties, ka jūs atlasē vērtējat kompetences un darat to ļoti uzticami, jūs uzticaties? Aha. Labi, kādas tad vēl ir idejas? Vērtēt vadības kompetences sev, ko vēl? Lūdzu, droši, mikrofons pieejams. Var pateikt kaut ko, kas ienāca prātā, ko noteikti vajadzētu 4. punktā. Par ko jūs domājat, bet nesakāt? Andra versija tad pierakstam pagaidām. Jā. Es jau sapratu, mēs tenīs nākošā gada sarunās, man parasti janvārī tās sarunas ir, tad es iedošu viņiem šo kompetenci izrakstu, lai viņi novērtē gan patru sevi, gan to, kas viņam pietrūkst, gan arī to, kas varētu prasīties no viņu vadības. Tas būs anonīmi? Nē, mums ir klātienes sarunas ar katru vadītāju. Labi. Un jo biežāk jūs to darīsiet, jo drošāk būs neanonīmi. Jo biežāk jūs par to runāsiet. Ko? Es saprotu, ka mēs jau augstam iet pie nākamā punkta, tāpēc es noslēgšu tikai ar to, ka šis citāts, ko jūs šobrīd redzat uz ekrāna, ka viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka jūs nevarat patiesi palīdzēt citam, nepalīdzot paši sev, noteikti attiecās gan uz sociālo darbu, gan arī uz kompetenci attīstību, jo gan kā vadītāji, gan kā kolēģi jūs nevarat palīdzēt citiem attīstīties, neizdarot to paši. Un to mēs jums arī novēlam, lai izdodās. Paldies, Gitānai. Laumai, paldies! Jā.